Mūsu uzņēmuma Tsunami Web specializācija datortehnoloģiju nozarē ir tāda, ka mēs palīdzam uzņēmumiem digitalizēties, attīstīties digitālajā vidē, automatizēt kādus novecojušus procesus, manuālus procesus, lai ikdienas darbs būtu raitāks, jēgpilnāks un būtu mazāk manuāla darba. IT nozare ir ļoti strauji augoša, līdz ar to ir jāmāk skriet viņai līdzi, un mums ir visu laiku jāmācās, lai tādā veidā varētu mēs pieņemt kompetentus lēmumus, pareizus lēmumus, jo pretējā gadījumā, ja mums iztrūks šo zināšanu, mēs vadīsimies pēc vecām zināšanām, tādā veidā mēs varam pieņemt labākajā gadījumā, neaktuālus lēmumus, bet sliktākajā gadījumā šie lēmumi tiešām var radīt arī kādas lielas sekas. Tāpēc mācības ir tikai tas, kas palīdz mums būt fokusā un pieņemt tiešām pareizus lēmumus ikdienā. Šīs kompetences, kas palīdz vadītājiem redzēt šo laukumu, tādā veidā virzīt pareizu stratēģiju, pieņemt pareizos lēmumus, dot pareizus padomus un arī saskatīt tad, kad projektā vai uzņēmumā vai kādā procesā ir kāda problēma vai kāda kļūda. Ja? Un tādā veidā šī kompetence saskatīt šo visu ir tiešām ļoti kritiski nepieciešama. Informāciju tehnoloģijas mūsdienu uzņēmumos tiek ieviestas ļoti raiti, es teiktu tā. Ja, ikdienā mēs parasti par to runājam. Vadības līmenī visi saskata kaut kādus manuālos varbūt procesus, un tas rada iespēju šīm tehnoloģijām uzlabot mūsu ikdienu, lai to padarītu kvalitatīvāku, ātrāku, jēgpilnāku. Aktuālākās IT tehnoloģijas, ko pārsvarā ievieš uzņēmumi, ir tendētas to, lai palielinātu principā peļņu. Jā, viss, kas ar to ir saistīts uzņēmumi, tad ir diezgan atvērti, lai pirmkārt šīs lietas sakārtot. Jā. Līdz ar to klientu uzraudzībai, klientu pārvaldībai, klientu kaut kāda darbība automatizācijai, rēķinu izrakstīšanai, un tādā veidā šo procesu uzlabošanu, tas uzreiz ļauj uzņēmumam strādāt efektīvāk. Mans redzējums par nākotni ir ļoti optimistisks. Šo visu šobrīd ir iekustinājusi Eiropas un Latvijas šis digitalizācijas kurs ar diezgan lieliem atbalstiem. Ļoti daudz tiešām uzņēmumu šobrīd digitalizējas, meklē digitālos partnerus, veic savus digitālos projektus, un tas veicina kopējo gan IT tirgus attīstību, gan arī uzņēmumu attīstību digitālajā vidē.